Čau visas dāmas un visi pārējie! Šodien ir 8. marts un es jūs visas apsveicu. Un par godu jums es uzzīmēšu rozi. Es neesmu tas labākais zīmētājs, bet es pacentīšos. Es šobrīd cenšos. Tas ir mans skaistākais. Tā, vēl vienu lapiņu. Un ērkšķus. Ir, nu īstās kā īsta. Tā, pumpuru, ziedu vai es nezinu kā sauc. Šk. Oi, cik burvīgs sanāca. Burvalīgs. Tā, kaut kā tā. Tā. Smuks sanāca, man liekas, ne? Tā, un es ietīšu to rozi. Un man liekas, ka viņa sanāca tik īsta, ka tevis nosit knipi. Un te iekšā tiešām ir viena roze. Un tas jums, skaistās dāmas. Bet tas jau tāds tikai iesākuma triks. Tā kā šodien Valentīna diena, parādīju kāšu triku. Un tas triks tā kā jums visām dāmas. Tad, nu, skatieties. Čau! Čau! Tā, es gribu, lai tu izdari šādu roku, savu īkšķi augšā. Jā. Un mēs uzspēlēsim tādu kā spēli, ja? Tavs uzdevums ir sekot, mazliet zemā, kreici dūzim, ja? Sekotam. Es paņemšu kreici dūzi un ielikšu tev šeit. Ja, tur stingri. Kā? Tā, kas tev ir rokās? Kreici dūzes. Tieši tā. Tu vari apskatīties, ja? Bet šī pēdējā reize, kad skaties, pēc tam tev visu laiku būs jāmin. Ja? Es paņemšu pīķi dūzi, ja? Un skaties, no sākuma slēnām tev parādīšu, ko es izdarīšu, un pēc tam es to ātri izdarīšu. Ja? Atlaid, jā, atlaid. Jā, un skaties, tagad kas man ir rokās? Nu, tas kas man iepriekš bija. Jā, skaties, tagad ātri mainīšu. Un tev būs jāmin. Turi, stingri, neļauj man to izdarīt, skaties. Kur kārtas augšā? Un tev roļu tā pati kārta. Tā pati? Jā. Un skaties. Kā tev liekas, kurš dūzes augšā? Kreicis vai pīķi? Nu, krievs. Krievs augšā? Jā. Apskaties. Burvīgi. Forši. Šodien jaunu galdu nopirku lietoto preču veikalā, pa lēto. Sanāk, ka nav jauns. Bet nekas, Zīgom šodien man draudzene teica, kad manā dzimšanas dienā mani gaida īpašs pārsteigums. Ak, tu viltniec! Tagad man ar viņu būs jāstiegs vēl 5 mēneši. Bet šodien sieviešu diena. Un priecāsimies. Tas jums. Čau!